Un šeit ir viena būtiska lieta, kad ir jāvienojas un tiešām jāpasaka, no cikiem līdz cikiem ar jums var sazināties, ka, piemēram, 9 līdz 5 jūs atbildat. Un šeit ir svarīgi arī no jūsu puses, ja jūs to ievērojat, tad arī neatbildēt pēc tiem 5 un 6, jo, ko es redzu, ļoti daudz vecāki, piemēram, tur laiku pa laikam uzraksta, un var gadīties kaut kādas situācijas, kad būs vecāki, kuri neraksta visu laiku, bet pēkšņi kaut kas izmainījās, un tad uzraksta vēlāk. Bet kas notiek, tad pedagogi, viņi vienmēr atbild 6, 7, 8 un paceļ arī zvanus. Ja jums ir skaidri noteikts tās robežas, tad jūs arī tās robežas parādiet. Un tad, kad būs tā nākamā diena pienākusi, tad jūs varat uzrakstīt, kad redzēt, ka bija saņemts neatbildēts zvans, vai jūs zvanījāt. Šobrīd varu ar jums runāt, esmu darbā. Kāds bija jautājums? Un jā, par šo te ir ļoti, ļoti svarīgi vienoties, lai nav tā, ka pedagogiem tā sajūta ir, ka viņiem zvan jebkurā diennakts laikā, bet tāpat laikā paši pedagogi atbild jebkurā diennakts laikā. Un tā rezultātā, protams, kad vecāki iemācās, kad var rakstīt